Labrīt visiem 8. Biznesa mākslas un tehnoloģijas augstskolas RISEBA konferencē Supervīzijas jauda atbalstam un izaugsmei dalībnieki, klausītāji, skatītāji un atbalstītāji. Visiem, kuri šobrīd mūs skatāties, klausāties, lai uzzinātu, iedvesmotos, atklātu, dzirdētu, redzētu, domātu. Jā, Maldra, un tā mēs katrs pats varam turpināt šo sarakstu. Kāpēc tieši tu esi šeit šodien ar mums? Konference būs par un ap supervīziju un tās jaudu. Jauda ir katrā pašā, bet reizēm dažādu apstākļu dēļ jauda mūsos mēdz arī izsīkt. Supervīzija ir viens no veidiem, kā palīdzēt jaudai atkal uzdzirkstīt un atraisīties. Konference būs 3 daļās. Pirmajā daļā tu dzirdēsi atbildes uz jautājumu, vai patiešām atbalstam ir tik liela nozīme darba dzīvē. Otrajā daļā tev būs iespēja iedvesmoties un gūt idejas savai izaugsmei. Savukārt trešajā daļā, kā gan bez pētījumiem. Un ar to jau nekas nebeigsies. Saldajā ēdienā būs mūsu pieredzējušo kolēģu supervizoru stāsti, apvienoti grāmatā. Ko, Maldra? Klausāmies, iedvesmojamies, atbalstām viens otru šodien. Izturam līdz galam, lai jaudīgi. Aiziet! Katru gadu konferenci ir atbalstījusi RISEBA rektore, psiholoģijas doktore, profesore Lūcija Rutka. Šodien viņa nevar būt šeit ar mums, jo atrodas komandējumā Barcelonā. Un Lūcija mums visiem sūta siltus sveicienus no Barcelonas. Šodien aicinām uz skatuves atklāt konferenci RISEBA valdes priekšsēdētāju Jevgeņiju Kurovu. Lūdzu, skatuves! Sveicināti, cienījamie dalībnieki 8. supervīzijas konferencē. Man ir liels prieks, ka jau 8. gadu notiks šī burvīga konference. Katru reizi konference bija nedaudz savādāk vai citādāk. Protams, bija dažādas tēmas, bija arī dažādi formāti. Par šiem pēdējām 7 reizēm bija gan klātienē, gan tālmācībā, attālināti, un šodien nav izņēmums. Mēs atkal izmēģinām jaunu formātu, un tas ir savā ziņā hibrīda formāts. Bet ir viena lieta, kas ir kopīga visām iepriekšējām 7 konferencēm, un tas ir neapšaubām pievienotā vērtība. 8. konference ir kārtējais pierādījums tam, ka šī konference ir svarīga, vajadzīga un arī ilgspējīga. Redzot pieteiktās tēmas, es ļoti priecājos par tiem, kuri pieteicās šai konferencei, kuri atrada iespēju un laiku gan piedalīties, gan arī varbūt vienkārši paklausīties, jo tēma šogad tiešām ir ļoti interesants un arī aktuāls. Šī konference ir iespēja mums iegūt jaunas idejas, iedvesmu un dalīties pieredzē, lai kopā stiprinātu supervīzijas nozari. Te es arī nevaru neatzīmēt mūsu RISEBAS alumni kuplo skaitu, kuri no studentiem pārtap par supervīzoriem, par jūsu kolēģiem un, protams, par neatņemamu konferences sastāvdaļu. Mums ir lieliska iespēja vērot viņu karjeras, es teiktu, spožo attīstību.
Šodien mēs esam pulcējušies, lai dziļāk iedziļinātos supervīzijas pasaulē un dalītos ar jaunākajām idejām un praksi šajā nozarē. Supervīzija ir ceļš uz personisku un profesionālu izaugsmi. Un šī konference ir vieta, kur mēs kopā gūsim jauns iespaidus un izpratni. Lai šī konference kalpo par platformu, kur mēs varam dalīties, iedvesmoties un stiprināt supervīzijas kopienas saites. Paldies visiem, kas ir devuši ieguldījumu šī pasākuma organizēšana, un esam gatavi uzsaukt šo aizraujošo supervīzijas ceļojumu. Lai šī konference būtu izdevusies un iedvesmojoša visiem. Paldies jums, un es pasludinu šo konferenci par oficiāli atklātu. Jā. Paldies Jevgēnijam par iedrošinājumu vārdiem mums šodien. Un tagad es aicinu mums pievienoties, lai teiktu paldies ilgadējiem supervizoriem par ieguldījumu supervīzijas attīstībā. Profesori, mūsu maģistra programmas vadības psiholoģija un supervīzija direktori, certificētu supervizori Maiju Zakriževsku Belagrūdovu. Lūdzu, Maija, sagaidam. Labdien, cienījamie dalībnieki! Viss sākās 8 gadus atpakaļ, kad es biju Latvijas supervizoru valdes priekšsēdētāja. Un tajā laikā manā vadībā tika organizēta Latvijas supervizoru apvienības jubilejas konference, kurā tika iesaistīti Risebas studenti. Pēc tam maģistra programmas vadības psiholoģija un supervīzija studentiem radās ideja turpināt šo skaisto tradīciju, supervīzijas dienas un konferenci organizēt katru gadu. Līdz ar to supervīzijas popularitāte, aktualitāte strauji ir pieaugusi, kā arī konferences dalībnieku skaits. Ja mēs skatāmies, sākot ar pirmo konferenci, kur piedalījās aptuveni 100 dalībnieki, tad šogad mums ir pieteikušies, aizpildījuši anketas vairāk nekā 1500 dalībnieki. Un es domāju, tas ir rekords sasniegums gan mums, gan Risebai, gan kopējā supervīzijas attīstībā. Tagad vēlos godināt vairākus cilvēkus, profesionāļus, kas ir devuši milzīgu ieguldījumu supervīzijas kā profesijas attīstībā Latvijā. Un kā pirmo uz skatuves mēs aicinām Ilzi Dreifeldi. Kā otra dalībniece, es aicināšu uz skatuves Inesi Stamkus Viša. Vai šodien ir Baiba Pumpiņa? Jā. Kā trešā dalībniece, es aicinu uz skatuves Eviju Apini. Kā ceturtā dalībniece,
es aicinu uz skatuves profesoru Skaidrītu Grūtmani. Gūtmani, es atvainojos. Kā nākamā dalībniece, es ar lielāko prieku aicinu uz skatuves profesoru Kristīnu Mārtinsonu. Viņa diemžēl nav. Diemžēl Viņa ir nav. Indijā. Jā. Paldies un sveicienus. Jā. Jā. Un man ir prieks, ka arī sieviešu kolektīvā arī būs kāds kungs. Un uz skatuves aicinu Kārli Višam. Nav, diemžēl. Diemžēl nav. Nevarēja ierasties. Ļoti daudz laika pāri. Mēs viņiem varējām ļaut kaut ko teikt. Jā. Un vislielākais prieks ir satikt un pasniegt šo godarakstu mūsu profesorai Mājai Zakriževskai Belo Grūdovai. Jā, Māja. Paldies.